Pirmdiena. Datums mums ir 15. aprīlis. Brokastis esam pagatavojuši un tagad ieturamies savā mājas restorānā. Kemperu sezonas 3. diena. 2024. gada 15. aprīlis. Nakti pavadījām Vangažos pie maziņām. Pie dārziņiem varējām noparkot savu motormāju. Tagad dodamies uz Jēkabpils pusi. Braucam caur Sigulu. Tagad tuvojamies slavenajai Sēnītei. Šoseja, šī te ir Vazgavas šoseja uztaisīta forši. Laikam varējām braukt uz 100, uztaisījuši elektroniskos tos rādītājs, tagad jau atkal uz 90. Nu, strauju pīti, ja izceļās ar to, ka te ir lētāki degviela nekā citur. Dīzels, piemēram, šobrīd eiro 63, gāze eiro 65, benzīns eiro 65. Gāze nav eiro 60. Gāze 65 bez eiro. Nu jā. Tā, tagad pabrauksim garām Sēnītei. Sēnītā kādreiz tik slavenā vieta. Šobrīd, nu tur ir šobrīd internetā, ir kaut kāda informācija, viņa kāds iegādājies vai nav. Brauc taču no Rīgas speciāli uz Sēnīti, lieli kungi pusdienās, tas bija tāds top vieta, kur apstāties, un savukārt, kad Vidzemes brauc uz šo pusi, tad jau visiem bija obligāti jāapstājās Sēnītes veikaliņā, tur visādus priekš tiem laikiem deficītus varēja iegādāties. Šī te bija kupāta klidziņā bija. Klidziņa bija kupāta vieta. Šeit, man liekas, bija ar visādas cepumi un pīrāziņu, ko Sēnīte. No reku slavenā Sēnīte. Nācies tagad te posts un iznīcība. Mustangs apsardz, kāds ir viņu iegādājies. Nu, mēs tagad esam apstājušies pie Augšlīgatnes vienkoču parkā, kas ir kokamatniecības muzejs. Tad mēs ienāksim paskatīties, ko mums šeit rāda. Mēs te neesam bijuši nekad. Jā. Jūs iesiet uz apšu. Te mums ne tikai kokamatniecība, bet te ir arī visādi mehāniskie muzeja elementi. Tas jau ir faktiski muzeja elements, tas traktors ir tāds. Kāds te spāre mums sataisīts. O, tur laikam ūdens tek lejā tad. Truši. Vigvams, indiāņi dzīvo vietējie. Indiāņi tie droši vien ir. Re. Nu, Vika, kur tu tagad ielīdi mums? Jā. Nē. Un kas tā Līgatnes papīra fabrika, ne? Jā, tā ir Līgatnes papīra fabrika. O. Zēj, kāda interesanti sataisīts ir. Ricīgi tā kā. Un tā gauja te garām, ja? Šeit makets pirmajām Līgatnes papīra dzirnavām. Re? Un toši tās te vienkoču parka saimnieks pats savām rokām ir gatavojis gan šos te maketus, gan pogriezumus. Līgatnes papīra fabrikas vēsturiskā korpusa makets, ne? Nurmuižas makets, ne? Skaista ēka bijusi. Nu, lūk, tad parka īpašnieks un šo te visu miniatūru un kokdarbu autors ir vietējais tīpašnieks un saucam Rihards Vidzīckis. Man jau ļoti patīk, ka tā izskatās tā ir. Lielceļa krokas te tāds šitāds uztaisīts ir. Vēl kaut kādas mājiņas redz. Un ir bijušas iespējams vēsturiskas, nu? Kaut kāda veitījumā mašīna, vai?
Linus kulstījuši. Klēts šī ir, ja? Jā. Koka silas izgreptas. Tas mums šis ir jumta skaidu plēšumā iekārtne. Dziko? No koka kāds skaidrs plēs lubiņas tādas, no kuram jumtas taisīja. Nu šāds es vēl atceros, tas nemaz nebija tik pārāk sen, kad katru māju ceļa galā bija šāds te paaugstinājums, kur tad saimnieki salika piena kannas, lai piena mašīna, ka brauc, varēja piebraukt blakus un ieliet cisternā. Tad, kad pārtiks un veterinārais dienests nebija izdomājis, ka tādā veidā pienu savākt nedrīkst, ka tas būs kaitīgs cilvēkiem. Un šeit, lūk, ir svārsts. Rakstīts, lai iekustiniet to. Un svārsts jums smiltīs uzzīmēs rakstu. Man liekas, ka viņš vairāk tā smiltis vai viņas tam drusku ir apakšā, bet neko daudz. Un šit ir no pudeļu stikliem sataisīts. Tā kā droši vien, tā kā logi iekšā droši vien caur tām pudeļu dibeniem spīd gaisma. Tas te izveidots interesants. Nu, lūk, tagad mēs varam apskatīties, kāds tas muzejs izskatās no iekšpuses. Vecās kaltās naglas un eņģis. Vecie koka darbu galdi. Mēs skolā gājām, tad tāds mums vēl darbmācības stundās ar rādīt. Kalti instrumenti, viss, ko darīt. Tas te cilas, ko uzasināt instrumentus. Jā, darba galdā ir šādi iespīlē materiāli, tad viņi var ēvelēt tādās tā kā skuru uzpīlēs. Jā. Jā, te tikko bija koksnes dienas, tad vairāk amatnieki bija, un tad varēja dažs labs var izmēģināt savu roku. Un tā ir par kāju, ko darbina, jā. Amata meistaru uzraudzībā varēja padarboties. Aha. Jā. Nu jā. Frēžu asmeņi. Un kāds visādi instrumenti, redz. Un motoriem darbināt, redz lielās tā cils. Iet siksnas pāri, visu, ko darbināt. Un tas bijis ir dampis, ja, kas tad te tās siksnas arī piedarbinājis. Jā, un uz ko ar kāju darbināmās virkasnās, tas nebija redzējis, ka tas vecais motors ar kaut kāds vēl ar ko te varēja līdz mērļošanas tālāk. Petrolejas kamiņas, eļies lampiņas. Un vecais, kas mums ir un pres, ne? Tad dampus, Deutsche. Mēs tagad uziesim otrajā stāvā, Moskvamē laidam pa laidam, mums redz zaļie amatnieki, vienkoču vēsturisko vienkošreiz laivu pētniecības un izgatavošanas meistara darbnīca, redz. Jā, vecais šitas. Speciāli taisīt. Tas nav vecais, tas ir miljonu šūtnīši. Jā. Speciāls vai dēļ taisīt. Trīs puisīši lietiņi. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Šobrīd dodamies cauri Nītaurē, šitē. Tas Nītauras baznīca tā. Krogs. Kā jau kādreiz pie baznīcas jābūt pie kroga. Šaurs celiņš, bet asfaltēts un tīri pieklājīgas kvalitātes.
ziniet, labāk ir pat taisni braukt. Daudz vietu Latvijā var atrast tādus ceļus, kas ir labas kvalitātes, bet šādi te līktoņi. Uz Zaubi. Taura Zaubi. Šobrīd esam piestājuši tradicionālajā pieturas vietā, braucot uz Jēkabilu, Daugavpilu. Ir tāda vieta Liepkalnu maiznīca, kur viņi pacep maizīti un vispārējo. Tūlaik man suns pazūd. Nu, redz, te vienmēr ir sakopts. Nu, Daugav met savus lokus. Vasarā te ir kuģītis, kas izvirzina par Daugavu. Kuģītis, kas tur stāv no aizplūku. Iespējams, ka tas viens no viņiem, kas te brauka apkārt. Sabūvēts atpūtas vietas, redzi. Tā kā sala. Nu, skaisti. Tas Liepkalnos. Te pussalas galā uztaisīts tāds piknika vietas ir. Otru pusi līdzim arī atpūtas vietas sariktētas ir. Nu, mums ir skats uz Daugavu. Sēd vieta, kur novēro Daugavas līčus. Tālūk, te var sēdēt tādā foršā krēslā, stiep kājas un skatīties uz Daugavas lokiem. Daugavu. Ugunskura vieta var paši kaut ko uzgrillēt. Un te, redz, šāds te galdiņu uztaisīt. Un tas izrādās tas kuģītis, ko es domāju. Tas faktiski nav kuģītis, tas ir prāmis. Te ir apdzīvota tā sala. Jā. Tur ir arī kaut kāda atpūtas vieta virsū. Un tas ir prāms, kas kursē pāri, kas cilvēks vadā tev šo te visu. Jēkabpils Kūku pagastā. Sveicināti Kūku pagastā. Un tagad mēs dosimies tādā nelielā ekspedīcijā meklēt Rogāļu gravu un Rogāļu akmeni. Kaut kur tur lejā pie Daugavas. Tāda zemeslodes instalācija, redzi, no akmeņiem uztaisīta. Nu, šī acīm redzot ir tā Rogāļu grava. Nu, mēs pagājām garām Velnam. Un te uz priekšu mums sagaida dieviņš. Visa pasaules cīņa starp labo un ļauno, redzi. Dieviņam putniņš sēž uz galvas un čivina. Dzirdat, kā čivina putniņš? Pavasaris klāt. Nu, ejot uz priekšu, mēs te redzam, te stāv pati laima. Mīlestības ozula un laimas avots. Eku laima. Tāpat tas Rogāļu akmens, Rogāļu grava. Iztek ārā kaut kādu upīti. Es sazinu, nekur nosaukumu neredzējām. Iespējams, jau Rogāļu upīte. Un ietek Daugavā, redzat? Daugava kāda pavasara palos. Tāda pilna sinīga Daugava. Ja, līdz savu mazie foršie kresliņi mēs te mierīgi varam sēdēt, relaksēties, skatīties uz Daugavu. Mēs te pārplūdus jau braucot par Daugavu uz Ilūkstu. Tas tā skābarības roļi ir peld visi. Mēs esam apstājušies pie Ilūkstes. Pie Ilūkstes Pilnskalnes Siguldiņas. Un te ir vairākas dabas takas. Viņš gan tīt kā kaut kas jāmaksā, bet šodien nav vēl sezonu, viss ir tumšs un kluss. Nezinu, jāpārskait būs caur internetu vai par dabas taku apmeklējumu, bet cena ļoti simboliski te. Daži eiro.
var iepazīties, ko ar mācību taka, nezinu, viss kaut kas. Un tā te makets uztaisīts ir. Redzēsim, ka mēs visu lielo maršrutu iesim, vai kuru mēs maršrutu iesim. Mēs kaut kur jāpaiet ir. Nu, te nu sākas tā trase. Suns ir ļoti priecīgs. Ieraudzīja, ka mēs velkam pārgājienu zābakus ar Indru. Mums ir pārgājienu zābaki abiem diviem. Iesakām mēs visiem iegādāties tādus kārtīgus pārgājienu zābakus, ja jūs gribat staigāt pa bezceļiem un nesabojāt kājas, tad ir vērts vienreiz ieguldīt pār 100 eiro ļoti kvalitatīvos apavos un pēc tam gadiem par tiem vairs nedomāt. Veca droška nolikta. Un te ir kokriezumi jau sākās. Esot te brigadieris Sprīdīša taka, tā te būtu Anneli diez. Vai kurš te būtu Sprīdītis šis te? Ir grūti saprasties. Te ir kāda vetārsta palīdzība jau bijis vajadzīga ir jau. Kas nu šis par putni bijis, gulbis vai galva nolausta bijis jāliek šina. Va. Un tad mēs paiesimies kādu gabalu pa taku. Mēs esam ķipa pie Sprīdīša takas. Tad mums ir kaut kādi putni. Dzērves visticamāk. Arī vetārsta palīdzība bijis vajadzīga, lai galvu salāpītu. No tā te. Bet nu, nav brīnums, ka viņi vēl te nekādu naudu neprasa, jo te jau vēl nekas nenotiek. Te visi koki sakrituši, krustām šķērsām. Nu, tas ķipā ir Lutausis, ja? Sprīdītis spēlē, Lutausis danco. Tā te uztaisīt tas Lutausis improvizēts šāds te. Nu, kas te tie mums te? Panācām uz priekšu, te redz, kas notiek. Ir ritīgi siguldiņi, redz, tā kā siguldām viss kāpj uz leju. Tad trepītēm tip. Var iet uz priekšu lielo loku, var iet mazo loku kāpt te pat augšā. Mums lietas sāk līt aizvien vairāk. Mēs laikam dosimies atpakaļ, ka nesalīstam šļapi galīgi. Un vēl vien no automājas priekšrocībām. Tu var apstāties jau kādā skaistā vietā, kā piemēram šeit pie netālu no Daugavpils pie Daugavas. Un tad ir pusdienas laiks, mierīgi sev uztaisīt kaut ko ēdam. Arī savu plītiņu. Kaut ko uztert, uzšmorēt. Un ieturēt pusdienas savā restorānā. Jebkurā vietā, ka te jau galds top jau. No, drīz būs pusdienas. Vai nav forši? Tāds mums ir ceļš trietā. Viens pie stūres, otrs blakām, trešais klēpī. Lai zem kājām. Then turn right on Dusedu-G. Kā Indra teica, maz ciematīši un tāda milzīga Aglonas katedrāle. No, kapoļa. Nu, ne? Nobrauksim garām par tai katedrāli. Bišķi apdrupus ir. Prasās vairāk ziedojumu no šitiem te ticīgiem apmeklētājiem. Te ir interesants, kas te hidroelektrostacija, un šitās te mazās upītes. Hesiņš! Nāk, nu turienes kaut kā tā upīte, redz. Te mums ir Hesiņš. Gan to Hesiņu braucam te pa bezceļu, bet pa asfaltētu bezceļu. Pa tādu šauro celiņu, ne? Mēs brauksim tūlīt garām ūdens krātuvē, acīm redzot tā, kas te to Hesiņu baro. Jā,
Jā, kārtīgi uzputināti. Aha. Ne, mēs diezgan kalnā uzbraucām, tā kā varētu būt tas kritums pietiekoši, lai pasties pa tādām lielām trubām novadīja viņu tur tā, kas te gulbīšums dzīvo. Pretīmā kaut kā būs jāsamainās laikam. Skaists ezers. Antalieptes ezers. Parkings bija ar visu galdiņu, te var parku par naitu uztaisīt. Jā, vispār. Cilvēki šodien svētdiena, cilvēki laikam ārē, kad makšķernieki sēž, ja? Makšķernieki. Ļoti skaists ezers. Nu, lūk, mēs esam nokļuvuši Zarasai. Liels stāvlaukums, mēs gan apstājamies uz vienas ieliņas. Tiltiņš iet pāri. Tā ir faktiski sala ezeru vidū. Jūs varat apskatīties, kā izskatās. Var dabūt arī visus gidus, arī latviešu valodā, redz, ko ar kodu noskanē. Un te mēs šobrīd iesim te virsū uz tās saliņas. Sala, lielā sala Zarasu ezerā. Te ir tāds koka trasi uztaisīta. Plūdmale, ģērbtuves, veika parks. Te redz, tāda trase. Var uziet augšā un pastīties uz visiem no augšas. Vasarā varētu būt šeit ļoti skaisti. Tagad ir tāds nomācies un augsts vējš pūš. Tagad, zini, labi, ka ziemas cepurīt līdzi, bet kapuci brīžiem jāliek. Kempinga mājiņas tādas no vīrēt, acīm redzot. Vasītka uzspēlēt. Izrādās Zaras vispār ir kurorta pilsēta ar drusku vairāk kā 10 000 iedzīvotājiem. Tā kā pus no Kuldīgas. Nu, lūk, šādas tās mājiņas, ko var novīrēt. Kādos turismu ceļožos parādīts arī, kā iekšā izskatās. Viņas ir diezgan daudz. Nu, bērniem laukums, ko ņemties tur. Kaut kur tur grillē izskatās. Malka sagatavoti, kaut kāds namīši, kur droši vien var kaut ko grilli. Gaida sezonas sākumu. Nu, šitas kaut kāds kafē. Viss vēl cieti. Viss to, ka šodien svētdien. Cilvēku faktiski šeit nav. Šodien, ja būtu saulīt un siltāks būtu. Arī tagad siltāk šeit, bet tagad salas kafejnīca Azer. Nu, mēs staigājam te pa Zarasai. Re. Zarasai. Un te uztaisīšu tādu skatu laipu. Uziet virsū un paskatīties uz Zarasu ezeru. Te apakšā cilvēki var pastaigāt, tādu līkumu var izmest. No? Un šī neliela Lietuvas pilsētiņa Obelijai. Maz pilsētiņa, bet At the roundabout, take the second exit on Jezakos G. Navigators te man pārtrauc nevietā. Vai parādīt, kā te paigāt tā. Basilika pasties. Pašā Obelijai. Kāds cits nav te. Jā, bārs, jā. Jā, restorānas baras. Nu, esam Utenā. Ir tāds ezeriņš, Dauničio parkas saucās. Baznīca, kājas uz lampām, īles peldi. Pilsētas vidū tāds foršs ezeriņš. Tur bērniem, skateparks, kafejnīca vasarā, te ir rotaļu laukums. Zaļā zona.
Ir zīme, ka pat smēķēt nedrīkst šeit. Pilns tajā vārnām. Tās viss kliedz. Nezinu, ko viņas te, kas viņām pa sabaktu šodien. Tā forši ļoti viss sakopts ir. Nebūtu tās te putni te pietaisīs, būtu vispār ideāli. Esam Utenā. Pie Lidl pārlaidām lielo gāzienu, lielo lietu. Tad iesim kaut kur pastaigāties, esot te foršs parks kaut kur. Iesim mēs ap divi mēs. Jā. Un suns. Suni mošķāši. Kā lūk te. Utenos pilsētas, nu, centrs nav, bet pilsētas robežas vai te tāds bezmaz labi iekārtots mežs ir pastaigāties. Sunim jau prieki. Mums arī ir. Kad tik staigāt? Lielie prieki. Jā. Paskaties, kas maržo. Paskaties, cik liela tā ieva ir. Aha. Augsta. Es tādu pirmo reizi parasti viņš tāds krūms tikai ir. Un šitā teres parkā taciņa aiziet, viņi faktiski kartē pat atzīmēti. Nu, tāda vienkārši iemīt kaut kādu bombu taciņu. Bet ievas viss apkārt dzied, jā. Un skatāmies pēc kartas, kur te tālāk iet, nu šitas it kā nav atzīmēts, jā, viņš te iesāktu taisīt ir. Beidzās tur tai valnī. Kaut kāda saules paneļa kaut ko tur darbina vai sūkņus vai ko. Un te šitāds te ceļš ir, redz. Un tad, ja tu pa viņu ej. Pēkšņi parādās ceļa zīme. Krustojums ar galveno ceļu. Es gadījumā, ja tev ir bijis traktors un tu te esi braucis kaut kur, pat nezinu, uz kurieni. Uz nekurieni. Tad zini, ka tur ir galvenais ceļš. Šitā Lietuvas daļa ir diezgan kalnēni, kur tas taisnais ceļš aiziet kalnā lejā. Līdzīgi tā apmēram, ka brauc Valmienu Latvijā varētu salīdzināt. Vakar braucām, tad bija pārsvarā līdzenums no šitā daļa. Daugavpils puse Lietuvā ir kalnaina. Nu, kalnaina. Auguraina, tā teikt. Tikko bija foršs laicīgi. Braucām te pie Ēkbērģis. Uz vecumnieku pusi. Pēkšņi, šitāds gāziens, russ ar lietu. Laiks mums te mainās kā daždien Latvijā. Nelielu pitstopu esam iebraukuši vecumniekos pie vecā ezera. Pagriezies pa labi. Nu, te lūk pie vecā vecumnieka ezera ir stāvlaukums ar toaletēm, atkritumu konteiners un, nu, teoretiski pat var pieslēgt elektrību, jo ir 5 elektrības skapi, bet, nu, tas tā nav brīvi pieejams, tur tad iepriekš ir jāsarunā ar pagastu kaut kādu pārvaldes vadītāju. Bet tā kā, nu, teoretiski arī var pieslēgties elektrībai un izbaudīt, redzi, tādu nojamīti ir.